Mēnesi iepriekš, 8. februārī, notika arī Žiguļkauls posms. Par sacīkšu arēnu todien tika izvēlēta Zilā kalna trasa Valmieras pievārtē, un greizi nošauts netika. Trasa nu dienu bija slidena, un tādēļ sacīkšu scenārijs varēja mainīties katru brīdi. Kaut vai paklupa Viesturs Tilgas. Tieši viņš šogad vienīgais ir spējis sakaut standartklasē uz čempionu titulu tiecošo Igauni Zināru Tamemagiju. Jā, toreiz Pērnavā Tilgas startēja ar autošosejas vāģi, pārāk par standartklasē atļautajām normām, taču te gan viņš nespēja pakāpties. Tilgas kūlās pa pēdējās iespējas braucieniem, visu laiku kāds traucējis, kaut vai situācijā ar Uģi Vītiņu sagriešanu briežocienā viņš nebija vainīgs. Nē, viņi sagriezās priekšā un viens uz vienu pusi, viens uz otru pusi, un tā ir. Ai, tu taču esi vinnējis šīs gonkas, vispār tagad pēdējās iespējas braucienos brauc, kāpēc? Es ļoti slims esmu atbraucis īstenībā. Uģim apsolīju, ka atbraukšu uz tādu sacensību. Negribējās pievilt un atbrauc. Šādā stāvoklī tu ne redzi, ne jūti. Lai arī pirmais pēdējās iespējas brauciens vinnēts, Tilgas aizmirsis izbraukt džokerapli. Tādēļ viņš nākamos pēdējās iespējas braucienus sāk kā pēdējais un augstāk nespēja nokļūt. Pārējās uzvaras šajā grupiņā sagrāba Ugutis Vītiņš un Ardo Kūss. Ja stāsts no labāko pulciņa, tad tur likām cerības uz Eiropas čempionu Reinu Nitišu. Tieši viņam priekšrocienos liktenis piespēlēja visu biedu Tamemagiju, un Nitišs spēja šo sakaut, taču ne finālos. Pirmais fināls no 3 un Nitišs malā. Jā, stāvot uz starta kaut kas tam Žigulītim nepatikās, neiepatikās un sāka nestrādāt logotīrītāji. Un, jā, kā jau redzējāt, laikapstākļus, tad laikam bez viņiem nevar 3 apļus pa priekšu nobrauc, un tad negribēja citiem traucēt un nobrauc malā. Nitišs nākamajos finālos piedalījās, bet starts, kā jau nesot rezultātam, bija no pēdējām rindām, kad mēģināts spraukties garām, vispār pret trasi norobežojošajām riepām, saliekt balstiekārta un sacīts cauri. Jā, pirmajā finālā uzvar tika Jānim Lapsam. Viss labi, Tamemagija tik 3. un būtu pat 4. ja šo vietu neuzdāvinātu Hermans Banders. Viss bija tik skaisti. Banderam priekšrocienu grupā spēcīgi pretinieku nebija, un viņš vinnēja visus tos. Taču pirmais fināls, un Banders neizbrauc džokerapli. Arī viņam atņemts šī brauciena rezultāts. Izrādās, Banders vēlējās trāpīt džokeraplī, bet paslīdējis garām. Taču pirmajā finālā tur trīniekā grozījies. Nu jā, tā sanāca pacīnīties nevis ar citiem, bet ar savu stulbumu un sanāk tā vairāk izslīdēt un kļūdas daudz pieļaut. Kaut ko sabojāja arī, kad tāds remonts bija? Ķēga nolūza un tad pēdējās sekundēs paspējām salikt. Otrais fināls gan padevās Tamemagijai. Tas aizdod cīņu ar Edmonu Džiguru. Nepārklausījāties, šīs rallists arī žigulistu pulciņā. Un savā otrajā sacīkstē šis jau uzbruk Igaunim. Vien finišā bēda. Servis parku pāršalts vēsts, ka Džiguram izkābēls par falšu startu. Kaut kā īsti nenozumēja to startu, ka to lampu palaid garām. Likās, ka iedegās, bet īstenībā ne, un tā kaut kā pametās drusku vaļā. Es saprotu, rallijā ir 5 sarkanas lampas, ne tikai 1. Nu jā, un te nevar saprast, viņš prāta 5 sekundes, un šad tad spiež ātrāk, šad tad lēnāk, bet, īstenībā pats jau vainīgs tās, un vajadzēja skatīties drusku. Džigurs savu otro vietu uzdāvināja Lapsam, un Lapsa par to priecīgs, jo šajā otrajā finālā viņš netika līdzi ne Tamemagijai, ne Džiguram. Spoguļos bija jāuzmana Žiguļu 2. čempions – Renārs Kārkliņš. To zināt, Kārkliņš ar Lapsu pērno gadu noslēdz ar vienādiem punktiem, un pagājušo gadu šajā kausā ir 2 čempioni. Tad lūk, Lapsa sezās no Kārkliņa, un izdevās. Kārkliņš ar to nebija apmierināts. Otrais brauciens, jā, nevisai veiksmīgs, jau smējos. Tik daudz kļūdas vienā braucienā, kā pa visu pagājušo sezonu, bet, jāmeklē pareizākās trajektorijas pēdējā braucienā un domāju, ka būs viss kārtībā. Nebūs kārtībā, aizvien ātrāks kļūst Tamemagija. Laikam atradis trases G-punktu pareizo. Trases izšķirošais līkums šoreiz bija pirmais, jo tur pienākošais ātrums bija vislielākais, tāpēc ziepes tur daudz. Tieši tur piefiksējām kūleni Uģis Zariņa izpildījumā. Tieši tur izpildījās vēl kaudze, Valdi Vanagu ieskaitot. Vienā no fināliem šis jau pirmajos metros tur atapās riepās. Viens brauciens bija tāds, ka startā neko neredzēju, tā kā atmetu gāzi, bet tā kā uzstūmās valnītī. Tur
riepās iekšā, neko nesadauzīja? Nē, viss kārtībā, viss kārtībā. Tagad no beidzamajām vietām. Neko darīts. Labi, uzmanības centrā nu pēdējais fināls, un te Jaņos Tami Magī atstāja Lapsa. Urrā! Lapsa šodien parādījās vienīgajā gonkā. Urrē! Todien bija ātrākais puisis standartniekos. Tami Magī gan šis uzmanījis. Igauns labi brauc, bet līdzīgi. Un trešais ātrums pazūd, tas bišķiņ arī pačakarē. Visu laiku ar otro, bet ir labi. Ar džokeru apli vienkārši esi perfekts. Jā, es kā jūtu, ka es neko neredzu, nestēžu aizmugurē. Rauju džokeri un miers. Tā ir tā uzvaras atslēga? Varbūt. Tami Magī standartnieku klasē ieradās kā sezonas līderis, un tāds arī palika. Brīvajā klasē gan savādāk. Ainārs Krīvļas līdera pozīciju pēc sacīkstes pārņēma Valdis Vilks, lai gan Vilks te atvērās vien pret fināliem. Priežrocienos šo visu laiku pieveica Jānis Krievs. Jā, tas 11-nieks te atnāk un visus piesmēja. Braucam, cīnamies ar lieliem puikām. Sanāk arī! Lēnām kaut ko mēģinam, taustam pēc atķers. Priežrocienos gan viņus visus samazgāja. Tur slidināks, jauda nevajag. Startos zaudi, tāpēc tagad finālos neko daudz nevar tā pakāpties uz augšu. Jauda arī, jā, tagad sāk spēlēt lielāku lomu, bet, jābrauc. Nez vai tā bija pareizā atbilde. No 3 fināliem vienā Krievs spēja atņemt uzvaru Vilkam. Un tos bija pēdējais brauciens, kad trasai no ledus nebija miņas. Bet jā, ja auto īpaši jaudīgs, to savaldīt grūti. Kaut vai ārpus favorītiem te bija Ingus Seipuls. Kā šo filmējam, tā šis sagriežas. Jaud pa daudz priekš šitādu segumu. Nevar pabraukt. Kā bērns virsū, tā viņš spolē un šķērē iet kā traks. Pirmajā finālā, jā, tepat pie starta. Bija izvēle, vai uzlikt riepās, vai izbraukt ārā ārpus trases. Redzējāt, standartos viens uzlika uz vāku. Ja es būtu ņēmis to līkumu, iespējams, ka tieši tāpat būtu bijis. Tikpat jaudīgs auto kā Seipulam ir arī Kristapa Grūnas aparāts. Tad arī šis puisis nebija tas, par kur turēt īšķi. Tā taisnība. Visādas ģibelītes visu laiku ir. Tad aizsvīst loks, jo neiet pečka. Tad nākošajā braucienā pazud otrais rops. Tad vēl pasties loks kā sašaucis. Tas sagriezies tur tajā bīstamajā vietā pret tām liepām, bet sagriez. Tas arī bija tāpēc, kad nestrādāja pečka un bija aizsvīts loks, nevarēja redzēt, kur braukt. Zemē ieraktās riepas bija nopietnas šķērses ikvienam. Rekā kartingists Mārtiņš Lapiņš tās aizskrot, nebija laimīgs. Ritens nost un sacīksts cauri. Jā, tas beidzamais vārds Vilkam. Cilvēkam, kurš vienīgais spēja atrast pretspēku pret Krievu. Kā jau teicām, no 3 fināliem 2 šis pirmais. Es necēju, ka šitā var Beidzās šodien, paskaties, foršs laiks, lietus nelīst. No rīta arī tā bija, bet tad neveicās, jā? No rīta man nepaveicās, bišķi riepas bija nepareizi un tā tālāk. Samainīja riepiņas, tā jau aizgāja.